Sveiciens visiem, tie, kas skatīsies šo video, un es gribēju ar jums padalīties ar kādu savu problēmu. Man visu mūžu ir svars uz vienas kājas, uz labās kājas, un es domāju, ka līdz ar to tur ir problēmas gūžās, jā. Un tad vēl, kas ir 12 gadu atpakaļ, man veica kreisā gūžā, vajadzēja mainīt protēzi, un tā operācija bija neveiksmīga, kā rezultātā man ir muskuļu atrofija, un man ir jāstaigā ar kruķiem. Tāds, un, protams, kad ar kruķiem es staigāju jau 12 gadus, kā saka, dzīvoju mājās. 12 gadus, bet pēdējie 2 gadi viņi ir bijuši traki, teiksim tā traki, jo praktiski no mājas ārā es negāju. Nevis praktiski, bet pat negāju, jā. Jo nevarēju pat noiet 50 metrus paiet. Mājās, pieņemsim, arī ļoti maz kustējos. Par cik man ļoti patīk gatavot, jā, tad tomēr ēst es centos gatavot, jā, bet tas notika ar pārtraukumiem. Un arī, kad es biju atspiedusies ar roku alkoņiem uz galda, jā, un tur kaut ko griezu vai kaut ko darīju, un tad drusciņ kaut ko padaru, tad atkal aizēju gultā atpūsties, un tad tā kaut kādas 3 reizes, kamēr tas gatavs ir ēdiens. Un tad zāles, protams, tika dzertas ar čupā, jo man vēl bija tā, kad sāpēja ne tikai labā gūža, bet problēmas vēl bija kreisajā gūžā, jo tajā arī, atsakot, man iznāca ārā protēze, un viņa atradās gandrīz pie ribām, tā kā tur bija abas problēmas. Un zāles tika dzertas uz urā, jā, bet ko tas deva, tas neko labu nedeva, jo jūs jau paši to zinat, ja, kad zāles tos, tikai noņem tās sāpes, jā, un beigās ir sabojātas aknas un viss pārējais, jo bija brīdis, kad es vispār nevarēju pagulēt uz sāniem, jo šausmīgi sāpēja aknas, vai akna rajonā, kā būtu pareizi teikt. Un tad es meklēju risinājumu. Kaut gan risinājumu jau es esmu meklējusi sen, jau 5 gadus, 5 garus gadus dažādās kompānijās, jā. Es neko negribu teikt slikti par vienu kompāniju, jā, varbūt kādam kaut kas tur ir, kas nav, bet es 5 gadus meklēju, kas derēs un palīdzēs man. Un es beidzot atradu produktu. Viņš saucās Bilarons, jā, un Bilarons satur hialuronskābi un arī hondriotīnu. Tas piesaista ūdeni un palīdz saglabāt locītavu kustību. Tā kā atradu šādu produktu, nopirku. Tas bija pašas februāra beigas, un es viņu sāku lietot no rītiem. Es pat nesapratu, kurā brīdī man palika labāk, bet pēc mēneša es varēju pagatavot ēst no sākuma līdz beigām. Man nevajadzēja vairs 3 pauzes, jā, lai pagatavotu ēst. Un tad jau es arī gāju uz veikalu tepat pie mājas, kas ir netālu. Un es gan nevienam par to neteicu. Un es biju tik pārsteigta, kad mēneša laikā es jau jūtu rezultātu, jo man ir, osteoartrīts, un tur vēl kaut kāda tās diagnozes, es nezinu, kā viņas, tās es nevaru atcerēties. Un man jau jūlijā dakteris gribēja rakstīt uz operāciju, labai kājai arī uz protezēšanu, un es viņam teicu, ka nē, dakteri, man nevajag vairāk, man nesāp. Viņš teica, labi, tad paskatīsimies pēc pusgada, un es teicu, jā, paldies, un viss kārtībā. Un tad man bija svarīgs jautājums viņam, vai es drīkstu braukt ar riteni, jo man ļoti patīk braukt ar riteni. Un neskatoties to, kad es eju uz kruķiem,
viņš man deva zaļo gaismu, ka es varu braukt. Un neskatoties to, kad es eju ar kruķi, jā, es varu braukt ar riteni. Man arī te ir meitenes, kas brīnās, kad es braucu ar riteni jau, man draugi, kā saka, un sekotāji tie jau Facebookā zina, ir bijuši video, un es braucu ar riteni. Es eju ārā, varu noiet vairāk kā 2000 soļus, jā, ko es iepriekš nevarēju noiet par 50 soļus. Vai vienvārdu sakot, es esmu ļoti, ļoti laimīga, jo tā tiešām ir brīvības sajūta, ka tu neesi atkarīgs no kāda, ja, kad tu esi visu laiku 4 sienās. Tā kā šis ir mans tāds nelielais stāstiņš, mazais no visas manas dzīves, un tā kā es droši noteikti iesaku šo produktu, jo viņš palīdz gan locītavām, gan mugurai, gan plecu sāpēm vai tur ceļgaliem, jā, kas ir, un, var sakot, atjauno organismu. Tā kā ir ļoti vērts šo produktu lietot. Tā kā paldies jums visiem un lai jums veselība!